Nu, čau, čau! Atkal kārtējais profesionāli filmētais video ar telefonu. Ir tāda lieta, teiksim tā, mans viens sapnis ir piepildījies, uz ko es visu laiku gāju un visu laiku par to domāju. Un, teiksim tā, tas sapnis, tā ir tā galvenā lieta vispār, kas grozās ap manām darbībām, kas ir saistīts, teiksim, ar YouTube. Nu, YouTube es nelieku kaut kādu informāciju par to, ko es ikdienā ēdu, teiksim, kur brauc, ko dara. Iet runa tīri tikai par to saucamo tuningu. Jā, ir kaut kāda pasākuma, tādas lietas, kā es būvēju kaut kāds kolektors vai kāds jauns projekts ir uzbūvēts. Tā ir tā lieta, ko es jums cilvēkiem gribu parādīt. Un tā kā bija viens video par šito te lietu, cik maksā reāli uzbūvēt projektu, tur es ceru, ka ļoti daudz rāda atbildi uz saviem, teiksim, jautājumiem par to, cik reāli viss tas maksā. Tas maksā, diemžēl, tas maksā ļoti daudz, un tā lieta, teiksim, tā ir nežēlīga. Ir tā, tur ir, teiksim, divu galvu tā visai tēmai. Vai nu to dari, vai nedari vispār, teiksim tā. Līdz ko mēs iejaucamies kaut ko dzinējā iekšā, mainam kaut ko dzinējam, mums ir vajadzīga individuāla pieeja tam visam. Tie cilvēki, kas reizi dzīvē kaut ko tādu darījuši, kaut kādu projektu taisījuši, viņi to ļoti labi zina, un viņi ļoti labi zina, ka kaut kāda projekta mašīna, teiksim, kaut kāds turbo dzinējs, jau ar kaltajām iekšā un tā tālāk. Internetā, ja viņš tiek tirgots par 5000, tā ir nenormāla sviestmaiņas. Uz šito var nopelnīt, teiksim tā, tikai tad, ja tu to taisi priekš kādu. Pareizi, protams, tu var arī ielikt internetā, nezinu, Vācijā vai vēl nez kur, lai būtu plašāk, teiksim tā, plašāks iespējas un gaidīt 2 gadu, kamēr kāds var būt nopirks. Haļavas notiek. Ja tu, teiksim tā, tu savu produktu pareizi pasniedz, tad, jā, visi cieņi tev izdodās nopirkt. Tā kā, jā, tas ir tāds mans subjektīvais viedoklis, bet neiet runa pagaidām vairs īsti par projektu. Es esmu iegādājies to savu sapni, kas īstenībā ir pats visvajadzīgākā lieta priekš manis, lai man nekur nav jābrauc. Nevienam, teiksim, nav nekas jāprasa, bet lai es varētu visu to izdarīt pats, teiksim, tā, savā garažā, un es būtu atkarīgs pēc iespējas mazāk no citiem. Un arī ar šito lietu es varu palīdzēt arī citiem. Tā kā, ja jums ir vēlmes, jūs tūlīt sapratīsiet, par ko iet runa. Ejam! Vecajās telpās, vecajās telpās, viņas ir jaunas telpas. Tad mēs esam filmējuši, es filmēju diezgan daudz ko, bet ir vēl viena telpa, tur patām blakus. Ejam! Es domāju, tas ir ļoti liels notikums ne tikai man, bet arī Kurzemē. Kurzemē, jūs zināt, kas ir aparāti. Tas ir jaudzes stends. Tas ir poļu ražojuma Revolt jaudzes stends. Viņš ir ar retārderi, nav inertiāli spārarāti. Viņš ir retārderi. Retārders spēja noslogot līdz 2000 newtonu. Viņš ir pietiekoši spēcīgs, lai varētu, teiksim, nomērīt, noregulēt līdz 1000 zirgu spēkiem auto. Tā kā, mums tāda auto ir ļoti maza. Ar šito pietiek, šitā. Viņš ir ieradies tikai kaut kādu nedēļu atpakaļ, viņš ir pilnīgi jauns, un viņš ir, teiksim tā, ja iet runa par to te, par viņu kvalitāti, par to, ko viņš spēj dot, tas ir viens no pasaulē top brandiem, teiksim tā. Es gan, teiksim tā, es esmu zaļš gurķis visā tajā tēmā.
Es tikai saprotu to, ko man stāsta regulētājs. Cilvēks, ar ko es darbojos kopā, un turpmāk arī darbosimies, viņam pieredze, ja es nemaldos, vismaz gadu 10 tajā lietā. Tātad cilvēks jau ir tajā visām 4, un viņam pieredze ir uzkrāta, un viņš tiešām cilvēks saprot, ko dara, un viņš ir draudzes, laikam, uz pilnīgi visiem Latvijas jaudas stendiem. Tā kā, ar šito viņa atsauksmes bija, es negribu neko par Rūpi teikt, parasti es cenšos nelamāties, bet, es šoreiz pateikšu. Pa stendu, viņš teica vienkārši, pujēni, jā, tā tas arī ir. Jo tā ir tā lieta, ko es no viņa dzirdu, tātad, tā es esmu ticis pie pareizās māmas. Tā kā, ļoti iespējams, ka, būs jauni video, jau vairs īsti nebūs tikai būvēšana, bet arī reāliem rezultātiem. Es jums varēšu parādīt tiešām, kam, tā ir jēga, ko to izdara priekšā auto. Tā kā jā, šeit ir kaut kāda programma, kur visas parametrus var redzēt, jāatzīst to, ka es vēl neesmu tajā visā iebraucis. Es gribēju nomērīt golfu, bet mēs līdz tam tiksim. Tas ir sīkums. Stēns ir te, jebkurā mirklī, tagad es visu būšu šito apgūs, es to izdarīšu, es jums parādīšu rezultātus, un tad arī es izstāstīšu, kas tam golfam reāli ir izdarīts. Un, tad mēs redzēsim, kas ir kas. Un, jā, tā ir viena lieta, stēns ir te, man rokas ir tikai 2, un es gribētu, vai noteikti, caur YouTube palīdzību, tāda kā reklāma, sludinājumu, sludinājuma, kā gribam, es meklēju cilvēku, kas gribētu strādāt pie manis. Tam cilvēkam, tā primārā lieta ir, ko es no viņa prasu, liela atbildības sajūta, cieņa pret cilvēku klientu mašīnām un laba pieredze skrūvēšanā. Tavu pienākumu būs, ikdienā strādāt ar, ikdienas mašīnām un paralēli tam, viss atkarīgs no tā, kāds tev dzīvē ir intereses, es piesaistīšu arī pie projektiem, jo es, arvien vairāk sāku iet uz to, ka, es sāku būvēt projekts, klientiem. Man ir, es domāju, ka neviens nepateiks, ka man nav tāds iespējas, jo tagad tās iespējas ir palikušas arvien plašāks un projekti paliks arvien vairāk. Tā kā, man ir kāds cilvēks vajadzīgs, kas varēs palīdzēt. Un, ja tu jūti, ka tu esi tas cilvēks, es apakšā zem video uzrakstīšu inbox savējam. Droši rakst man inboxā augšā, ja tu esi no Liepājas vai Liepājas apkārtnē dzīvo, droši, es labprāt tevi uzklausīšu, tad arī mēs aprunāsim, pa ko galvenais parasti iet runa, pa naudu, cik reāli tu pelnīsi. Es izstāstīšu visu no A līdz Z, būs tev iespējas strādāt. Atkārtošos vēlreiz ar standarta auto, ar tuninga auto un arī būs iespējas strādāt uz stēni. Galvenās lietas, kas tev jāmāk, es tev, tā kā es būšu pats tam visam gatavs, iemācīšu strādāt ar programmu un iemācīšu strādāt, kas te jāstrādā, te pareizi jāmāk stropēt. Kā pareizi pieštrapēt, visas tās lietas, tur palaist šitos te dzesētājus, šeit ir viens dzesētājs, tur augšā griestos ir, tur gan dūrs ir priekšā, tur ir otrs dzesētājs, tas ir saucamais ekstraktors, kas rauj cauri izplūdes gāzes, lai mēs te neapojam tā braņķi. Pēc iespējas, kas saka safety first, tas, ka tu te esi, te ir jauns steins, bet tev, ir ļoti slikta tā gaisa caurplūdu, ja gāzes krājās iekšā, tad tas nekam nedara. Tā kā, pa to visu es esmu parūpējies, un
Ko lai saka, ir jāmočī. Gaidīšu no tevis atbildi inboxā. Ja tu jūti, ka tu esi pareizais cilvēks, rakst augšā, mēs aprunāsimies. Tā kā jā, nākošajā video es apsolu, gols būs uzlikts uz jaudas stendu un tiks nomērīts, nevis kā šoreiz tikai uzbraukts visu. Un tad arī, teiksim tā, runāsim tālāk par lietām, kas viņam ir izdarītas. Būs arī kaut kā klienta auto, kurus, teiksim, nomērīsim, salīdzināsim datus un tā tālāk. Un attīstīsimies. Šī variantā attīstos es, un es cenšos jūs sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Tā, paldies, skatītāji, ka tu esi aizvien vēl ar mani, un man ir liels prieks, šito notikumu, tas ir kaut kas priekš manī, tas ir mega vienkārši, tas ir dzīves sapnis. Citiem sanāk, citiem nē, ja tu tiešām ļoti vēlies dzīvē, tu vari panākt pilnīgi visu, tā kā, ir jāiet brīžiem pāri pa līķiem, bet, fakts kā tāds, pie rezultātu mēs tiekam. Tā skatītāji, davai, tiekamies nākošajā video, un tad jau būs arī kaut kas tāds daudz interesantāk. Davai, čau, čau!